Dārgie skatītāji, labdien, slavēts Jēzus Kristus! Mans uzdevums ir pastāstīt par 7. bausli, un 7. bauslis pieder 2. derības plāksnei. Tas ir tie baušļi, kas attiecas uz cilvēku savstarpējām attiecībām. Un šis bauslis, viņa nosaukums ir Tev nebūs zakt, bet viņš īstenībā, ja mēs palasam galveno avotu par šo bausli, tas ir katehismu katoliskās baznīcas, tad tur ir ietvertas arī daudzas citas lietas. Protams, Tev nebūs zakt, tas nozīmē, ka nedrīkst netaisnīgi atņemt otra īpašumu. Bet runājot par šo bausli, katehisms runā par labumiem, par visu, ko Dievs mums ir devis. Un Tev nebūs zakt, tas arī attiecas uz to, ka šie labumi ir taisnīgi jāsadala visu cilvēku starpā. Katehisms runā par privātu īpašumu. Privāti īpašums ir atļauts, bet tik lielā mērā, kā viņš nodrošina paša cilvēka vajadzības, bet katehisms īpaši uzsver, ka ir nepieciešams dalīties. Un jau baznīcas tēvi ir uzsvēruši, ka tas, ko mēs varētu dot nabagiem, trūcīgajiem, un to, ko mēs neiedodam viņam, to mēs esam it kā nozaguši viņiem. Jo Dievs visus pasaules labumus ir radījis kopīgam labumam. Un kā izrādās, zakt var ne tikai kādas materiālas lietas, zakt var arī, piemēram, cilvēku. Un ļoti bieži arī pēdējos gados dzirdam šo jēdzienu cilvēku tirzniecību. Arī cilvēku var teikt, zakt, cilvēks var kļūt par lietu. Un tāpat arī intelektuālais īpašums, plaģiāts, arī tādas nemateriālas lietas ir iespējams nozagt. Un kā taisnīgi sadalīt pasaules īpašumus, kādai jābūt ekonomiskai sistēmai, politiskai sistēmai, arī par to runā katehisms, kad runā par 7. bausli. Un par visām šī lietām, kā Dieva likums attiecas uz sabiedrisko dzīvi, īstenībā attiecas tā saucamā baznīcas sociālā mācība. Un baznīcas sociālā mācība, tas ir visi pamatprincipi, morālie principi, kā taisnīgāk, labāk kārtot sabiedrisko dzīvi. Un tas jau ir ne tikai 7. baušļa sastāvdaļa, bet tā ir pat atsevišķa teoloģijas nozare, baznīcas sociālā mācība. Un Tev nebūs zakt, tas arī nozīmē, ka mums jābūt atbildīgiem par to, kas pieder mums, kas pieder sabiedrībai kopumā, arī nolaidība, un tad, kad kaut kas tiek sabojāts, kāds kopīgs īpašums, tas arī īstenībā ir zādzība. Un arī, kad mēs tagad dzirdam par kara postījumiem Ukrainā, arī svētajā zemē, arī sabojāt visu šo infrastruktūru, tā arī īstenībā ir zādzība. Jo mēs esam atbildīgi viens par otru, mēs esam atbildīgi arī par mūsu kopīgām mājām, tas ir zemi, mēs esam atbildīgi par dzīvajām un nedzīvajām radībām, kuras Dievs ir devis mūsu iztikšanai. Un lai mēs varētu taisnīgi, laimīgi dzīvot virs zemes, tad Dievs mums ir devis šīs vadlīnijas, tai skaitā Tev nebūs zakt 7. bausli, kā taisnīgi sadalīt pasaules labumus.